19. datuma jaunumi. Pati svarīgākā ziņa no Amerikas vakardien tad tika pasliktināta procentu likme un tika samazināta par 50 bāzes punktiem, un arī tirgus reaģēja uz to ļoti labi un redzam, kā Bitcoins uzreiz tāds šāviens augšā bija. Kriptobirža Bitget noslēdz sadarbību ar Lalību. Solana atklāja informāciju par otro kripto telefonu, kas sauksies Seeker. ASV Luizānas valdība pieņem pirmo kripto maksājumu. Viņi arī komentē, ieviešot kripto maksājumu, viņi cilvēkiem dod elastību un lielāku brīvību. Donalds Trumps ir pirmais bijušais ASV prezidents, kurš izmantojas maksājumu ar Bitcoinu. Amerikas ETF-os gan Bitcoinam, gan Ethereumam diena bijusi ar mīnus zīmi un outflows bija lielāks. Bitcoinam tas bija 52,7 miljoni, Ethereumam 9,8 miljoni. Vācijas varas iestādes ir konfiscējušas vairāk kā 40 kripto apmaiņas serverus. To esi jau ieskatījies manā Telegram grupā? Ja neesi, dodies uz profila aprakstu linku, spied uz linku un pievienojies manai Telegram grupai.